Redzam, ka var pātrināties, var aiziet, var aizskriet no visām cenšiem Gotjiem Ankendē. Pat kā Saidī Ikauniekam, Ikaunieks Sodaku no Šarleņķa sitiens, Seveļevs atvairā, vēlreiz Ikaunieks uz talo stabu šeit, tukšos jau sit Lemaičs, Darko Lemaičs atklāja savu kontu 2026. gadā. Interviju sniedz ātrāk nekā debitēja Vislīgā. Izpils tavo stabu un šeit vārtos tries Bubu Panēģi pēc standarta izspēles RFS standarta. Vladimirs Ževarankovs sponsorē šo vārtu glumu, var teikt. Un 2 vārtu pārsvars rīdziniekiem. Jā, var teikt tāda debija. Man noraugās, ka RFS gūst vārdus. Skaidrs, ka ne jau viņam tur bija daudz jāneutralizē RFS milži. Vienkārši sakritība un Stefans Paničs otrajā mačā pēc kārtas ir precīzs. Panāk viņš Jāni Ikaunieku rezultīvāko spēlētāju sarakstā savas komandas rindās. Vai arī vispār viņš jau 3 vēl nav guvis. Nomer Bumbu Prenga. Te nekas būtiski nav mainījies. Līdz kalendāra ziņā. Ķigurs kreisajā malā saņem piespēli no Paniča. Ķigurs iekšā Sodlakumā. Mārtiņš Ķigurs ar kreiso piespēli uz talo stabu un ripina Bubu vārtos Darko Lemaičs. Šoreiz ar kāju, bet šos vārtus uztaisīja Mārtiņš Ķigurs. Viņš šeit saņēma, atvērās, ieskrēja un arī atdeva piespēli. Darko Lemaičs ar galvu, ar kāju pirms vārtus.